Kas atšķir veiksmīgu uzņēmēju no cilvēka, kurš vienkārši veic uzņēmēju darbību? Viena no svarīgākajām īpašībām pavisam noteikti ir neatlaidība. No tā, cik dedzīgi uzņēmējs cīnīsies par savu un līdz ar to visa uzņēmuma labklājību, lielā mērā ir atkarīga arī tā nākotne. Vislabākās idejas dzimst no mūsu pašu vajadzībām, kad konstatējam, ka tas, kas mums nepieciešams, vēl nav radīts. Un tad ir iespēja kļūt par to, kurš rada. Amatciems, kas topa pavisam netālu no Cēsīm un tikai 80 km attālumā no Rīgas, noteikti nav pielīdzināms dažādiem steigā radītiem projektiem, kas tapuši laikā, kad vēl valdīja eiforija un nekustamā īpašuma burbulis. Šis projekts, kā to atzinuši arī vairāki cienījami arhitekti, ir uzskatāms par nākotnes kultūras pieminekli, taču tā veidošana sākta jau vairāk kā pirms 10 gadiem. Tā koncepts ir līdz sīkumam pārdomāts un orientēts uz cilvēkiem, kas vēlas dzīvot no vidē draudzīgiem materiāliem būvētās mājās, mierā un saskaņā ar apkārtējo dabu. Ideja par amatciemu veidošanu tā attīstītājam, uzņēmējam Aivaram Zvirbulim radās, jo viņš pats ļoti vēlējās dzīvot šādā ciematā. Līdzīgus projektus uzņēmējs bija redzējis ārzemēs, tādēļ nolēma īstenot savu sapni un izveidot tādu arī šeit. Tagad amatciemā dzīvo visa uzņēmēja ģimene, kā arī draugi un citi cilvēki ar līdzīgām prasībām pret savu dzīvesvietu. Sākotnēji man likās, ka projekts būs ļoti tāds lokāls nozīmes, kad man būs šeit dzīvos draugi, paziņas, visi it kā savējie. Ja? Tad šobrīd varbūt tas teiciens savējie ir saglabājies, tikai savējie ir daudz plašākā nozīmē. Vienkārši mēs esam vairāk atvērti pasaulē. Amatciemā maksimāli ir saglabāta dabiskā vide. Tas nozīmē, ka līdzās iekoptam zālājam ir arī ziedoša pļava, kur naktīs redzami simtiem jāņtārpiņu. Bet līdzās esošais mežs atstāts tā dabiskajā veidolā, nevis pārvērsts par parku. Ciemata īpašā filozofija paredz arī dažus noteikumus, ko tā iemītniekiem ir jāievēro. Tiesa, šajā gadījumā neviens tos neuzskata par ierobežojošiem, bet gan mieru un klusumu veicinošiem. Starp tiem ir aizliegums trokšņot naktīs, kā arī turēt suņus ķēdē, jo tie tiek uzskatīti par draugiem. Tāpat ciemata koncepts paredz, ka tajā nav žogu. Tomēr ikvienam ir iespēja baudīt pietiekami daudz privātuma, jo katrs gruntsgabals atdalīts no pārējiem ar dabisku reljefu, pauguriņiem, kokiem, krūmiem un ūdenstilpnēm. Ikvienas mājas pagalmā rodas sajūta, ka neesi viens, bet tajā pašā laikā tevi neviens netraucē. Turklāt katra māja projektēta tā, lai tās pagalmā būtu viena vieta, kurā tevi neviens neredz. Ļoti augstu visi novērtē, kas brauc no Eiropas un pasaules, to, ka nav žogi. Acīm redzot, žogs kā tāds tā ir ne tik daudz varbūt arī fiziska barjera, psiholoģiska barjera, kas ir acīm redzot cilvēkus nodala vienu no otras. Ņemot vērā ciemata īpašo gaisotni un konceptu, ka šeit dominē daba, nevis cilvēks, kas ir unikāls ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas un iespējams pat Eiropas mērogā, dzīvot šeit izvēlas gan mūsu valsts iedzīvotāji, gan tuvākie kaimiņi, gan arī cilvēki no Lielbritānijas, Itālijas, Beļģijas un citām valstīm. Taiskaitā arī kāds fiziķis, Nobela prēmijas laureāts. Pateicoties interneta resursiem, projekts kļuvis pasaulē atpazīstams. Tā mājaslapu ikdienu apskata vairāki tūkstoši apmeklētāji no 100 dažādām pasaules valstīm. Tādēļ amatciemu noteikti var uzskatīt arī par savdabīgu eksporta piemēru un labu Latvijas tēla veidotāju pasaulē. Uz ciematu ekskursijās no dažādām valstīm brauc gan arhitekti un līdzīgi projektu attīstītāji, gan arī vienkārši interesanti. Amatciemā iespējams iegādāties jau gatavu jaunbūvi, kurā nodrošinātas visas modernās ērtības, kā arī neapbūvētu gruntsgabalu, lai jaunais īpašnieks varētu veidot dzīves telpu pēc saviem ieskatiem. Mājas celtas no dabai draudzīgiem materiāliem, un teju katrā ir ierīkots kamīns un pirts. Ikvienas mājas un pagalma apbūve tiek projektēta paredzot vietu arī ūdenstilpnei. Gar tās malu tiek stādīti koki, pārsvarā priedes, kam ir garākas saknes, lai nostiprinātu krastu. Lai ūdenstilpnēs neveidotos aļģes, tajās tiek ielaistas karpas, karūsas, līņi, kā arī laika gaitā putni dabiskā ceļā atnes asarus, līdakas un pat foreles. Pagalms tiek iekārtots izmantojot augus, kas atrodami visapkārt, piemēram, uz zemes uzbērumu tiek stādīti virši, brūklenāji un mazas priedītes. Galvenais, lai ainava veidojas dabiska un nerodas iespējas, ka vienīgais, ko saimnieki spējuši izdomāt, ir perfekti nopļauts mauriņš. Vienlaikus ar pagalma izveidi tiek sākta arī mājas būvniecība. Izrādās, ja pamati uzlikti labi, tiem nav pat jānostāvas. Māju var sākt būvēt uzreiz.
Tās šeit tiek celtas no priedēm un eglēm, savukārt jumti tiek veidoti no dabīgiem materiāliem, piemēram, niedrēm vai daksteņiem. Ciemata attīstītājs izvēlas atbalstīt Latvijas ražotājus, tādēļ visus nepieciešamos materiālus būvniecībai iepērk no viņiem. Kad gatavs gan dārzs, gan mājas fasāde, var sākties iekšdarbi. Mēbeles tiek izgatavotas turpat līdzās ciematām izveidotajā ražotnē, kur strādā 13 meistari un 2 dizaineri. Vidēji mēneša laikā šeit tiek izgatavotas visas nepieciešamās mēbeles vienas mājas iekārtošanai. Taču daļa no saražotā tiek eksportēts arī uz Krieviju, Vāciju, Dāniju un citām valstīm. Amatciems noteikti ir vieta, kur vienlīdz patīkami ir atrasties visos gada laikos. Ziemā es šeit īstenībā esmu maz bijusi, bet šeit ir ļoti, ļoti skaisti. Visforšākais ir tas, ka tu vari no rīta atvērt acis, paskatīties pa logu un pa dīķi aizsalušas aizskrien lapsa, piemēram. Un tas ir tādas neizskaidrojamas emocijas, it kā jau tas dzīvnieks vienkārši kaut kur pazib, bet viņš tev iedod enerģiju visai dienai, teiksim tā. Un arī visi tie putni, kas šeit lido apkārt, tas ir, tas tā, citur nav.